Čau visiem! Tā, labs laiks pagājis, kopš kaut kāda pēdējā video ir bijuši. Bija darbos ieslīdis, bet kaut kas ir arī izdarīts. Ne tikai, kas saka, tu strādāts. Volvo ir gatavs, netīrs. Tāpēc, znači, kaut kas jau ir noticies, diezgan tā kā izkvēks. Ja pareizi atceros, tad pēdējais video no Volvo puses bija, kad viņš vēl bija benzīns. Tagad, vaļā, tas vairs nav benzīns. Tas ir back to business, apakaļ pie dīzeļa. Kā tā doma vispār radās, kāpēc apakaļ pie dīzeļa? Nu, respektīvi ir tā, ka, teiksim, šausmīgi dārgi, laikietilpīgi, ja viņš ir benzīnā. Viņš atkal izrabījās. Nopietni? Jā, viņš tā pār. Nē, viņš jau ekrāns pazūdīja. Viņš jau pazudījis? Jā. Labi. Nu, viņš filmē. Jā. Viņš šī nesaskaņas ar operātoru. Viss kārtībā. Nu, teiksim, ar to benzīnu ir ļoti dārgi, to, kas saka, visu uzturēt. Un man vajadzīga palīdzība no malas, ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas tur ik pa brīdim viņi regulē, un, kā zina, tas nav lēts pasākums. Bet, tas tā, tas ir sīkums. Un tamdēļ, teiksim, arī no benzīna, tur ir savs nianses, savu plus, savu mīnus, bet dīzels ir, reku, šitāda te lieta, gan jau, ka zinat, tas ir parastais sūknis, ar tiem es esmu uz diezgan tā kā tur viss ir kārtībā, sūkņus tur var apkalpot, pārbūvēt, teiksim tā, dabūt no viņa maksimumu ārā, un tur es pats tiek galā. Tā kā viss notiek, kā saka, skrūvgriežu palīdzību. Porcija, aizdedz, pa lielam jau vairāk tur īsti nekā nav. Cik viņš dod, tik viņš dod. Un, kā redzat, tas ir Audi dzinējs. Audi dzinējs ir iegājis iekšā. Vecais labais, ceška te deška, diva pusītes, pārtaisīts uz mehānisko, ir ielikts 370 sprauslas, mežonīgas, te noteikti daudz pa daudz priekš tām sprauslām. Bet jau ir, kas saka, tas ir trases aparāts, viņš nevienam, kas saka, pie Luxafor dūmus virsū nepūtīs, pa trasu tur viss notiksies, un tur nevienam dūmu netrācās, tas būs papildus šovs. Setups, te ir tāds, jā, tas 0370 sprauslas, un te ko redzēt, te ir Mercedes turbīnas, veselas divas. Te var redzēt šī lielā turbīna, kas ir, īstenībā viņi ir diezgan maziņi, un te ir otra mazā. Tas ir no 2.2 Mercedes, man liekas, kaut kāds 160 zirgi. Un Mercedesam tās turbīnas strādā steidžos, nostrādā mazā turbīna, viņai ir klape, aiztaisās klape ciet, tu esi attaisās klape vaļā, mazā atslēdzās un pēc tam pieslēdzās tikai lielā. Tas strādā ļoti labi, kas saka, ir baigais kaviks pūles, bet nevar iepūst daudz, teiksim, ja no šīs turbīnas, teiksim, lielās, ka viņu sākus strādāt vienu pat, viņas prasīt, kaut kādi 2 bāri, tas nebūtu prāta darbs, viņi ilgi neiet. Respektīvi, nokniet tas, tad viss pārējais, tur izrietošās sekas. Tamdēļ es esmu palaidis viņu bypassā. Reku, šī te ir tas vārsts, kas ir oriģināli bijis virsū. Šitā te no sākuma mazā pūš cauri, un tā kā lielā pieslēdzās, tad attaisās klape un pūšās tikai caur lielo turbīnu, respektīvi mazā pilnībā atslēdzās. Šito es esmu apgājis, te ir vienkārši trubas. Trubas, ar kurām, ko iegūst kompaundi. Kompauns saka, studijā. Un no kompaunda es droši varu prasīt savus 2 bārus, kāpēc gan ne. Teiksim, no mazās es paņemšu kaut 0,8, un tad no lielās 1,2. Vai arī, cik vajag. Pa 2 bārus, domāju, vairāk nepūtīs iekšā. Es atceros to, ka 1,9 standarta dzinējs pagājušajā burnautā pie bišķīt vairāk kā 2 bāru, man liekas, kaut 2,2 man nafīgi klaiņas noliec. Tā kā
Nu, 2 bāri, teiksim tā, tas ir limits. Jo, dzinējs ir pilnīgs stoks, ir tikai pārvākts, jauns šāls salikts, gredzens neaiztika. Pa lielam viss tā, teiksim, diezgan brutāli no mums arī savākts. Dzinējs maksā plus mīnus, es nezinu, normāli dzinēji notiek, ka var dabūt, es skatījos ar ērā 150 eiro. Tas jākalpo lēto. Tas ir tas pats, kas 1,9 vienkārši ir šitā. Tas materiāls vēl ir, kas saka, milzīgs daudzums. Bet, kamdēļ tieši 2,5? Pirmkārt, skaņa. 2,5 ir savu, 5 cilindrs ir 5 cilindrs. Tas ir kaut kas savādāks, un, teiksim, viņa darbība arī, viņš ir daudz līdzenāks. Bet, teiksim, jā, šī tādam trases aparātam tas jau, maz ko izsaka, bet, tā skaņa un, teiksim, pirmkārt jau litrāža. Litrāža 1,9 un 2,5, ir liela atšķirība. Jebkurā gadījumā pie tuninga jebkāda 2,5, no viņa varēs dabūt vairāk ārā, jo, litrāža izsaka. Litrāža izsaka visu, tā tas ir, tur, kas saka, nevar strīdēties. Tas, protams, tas ir Steipāns, kas saka, jēdziens, par to litrāžu, vienkārši, kāds ķūnings notiek. Tātad dzinējs ir stoks, pilnīgs, vienīgais, kas ir sadarīts, salikts dubultās vārsta atspērs, uzlikts MTDI sūkans, turbīns un, pārējais viss, kas saka, nekas cits nav mainīts. Nākošā lieta, kārba ir 5-niece. Iepriekš te stāvēja iekšā 6-niece no 46. BMW, un viņai bija tievās nulles, kuras laika gaitā, pa brīdi, pie tiem sitieniem, sajūta mešanas vaļā un tā tālāk, nulles lēnām gāja uz priekšu, respektīvi agri vai vēl nogriez. 5-niecei tāda problēma nav, nebūs, jo 5-niece ir ar lielāku resnāku šlīcētāju, arī no 40 vai pat no 39, tas īsti neko neizsaka. Te ir vienkārši paņemts no 2.4 Volvo flancis, kas uz kārbas nāk, tas pie 2,5 dzinējas krūvējās straight klāt, un te vienkārši nogriez kārbu, piemetināja. Sajūtas keramika, kaut kāds tas manējais taisītais pa lēto sajūta disks, izspiedējis šitais kūrums, tas ir arī no, man liekas, no kaut kāda 61. BMW trīnieku vai 3,5, nezinu. Katrā ziņā tur viss ir kārtībā. Tā kā dotā momentā ir iepūts 0,8. Es biju ļoti pārsteigts, ka tā mašīna ir tik atsaucīga. Tiešām tas dzinējs, tas ir ar to 0,8 es tagad braucu, un man ir tāda sajūta, ka tas ir tas pats, kas 1,9 es biju iepūcis kaut kādu 1,5–2 bāris. Es domāju, ka tas efekts ir tāds, tur ir griez baigā. Tas vairāk efekts ir no tā, kad ir kompauns, un tā mazā turbīna pa lielam visu laiku ir spulā. Un tas būs pienāk ļoti ātri. Es domāju, ka zirgi te nekas daudz nav. Pie tiem 0,8 grūti pateikt, cik tur ir. Es minēšu, varbūt 150. Bet es darētu, ka te ir diezgan iespaidīgi griezi. Tā kā, pietiek muldēt, liekam uz stenda, pamērīsim, paregulēsim aizdedzi, bišķīt paspēlēsimies turbospiedienu, un skatīsimies, kā cipar nāks ārā. Tā kā, šī momentā burnautam es esmu gatavs. Ir jau patestēts, ir ieps, ir pasvilināts, temperatūras viss tur izstāsta, kad ir ok. Temperatūras devējs man nav, bet ieslēdzot šito te ventilātoru, īstenībā šis ir beigies monsters. Tas ir no kaut kāda C klases Mercedes. Pa lielam man visu laiku radiātoru trūps augsts, respektīvi viņš ļoti labi nodzesē. Burnautam tas ir vajadzīgs. Vienīgais, ka ūlēs gan sakārst ilgtermiņā, bet tur neko nevar darīt. Tas ir jaudas kritums būs, bet nekas. Tā kā pietiek muldēt, liekam uz stenda. Tā mašīna ir uz stenda. Laikam motors ar būs uz stils. Ko ir sakalibrēt? Audzam, skatīties, kāds būs. Lēms, kāds noteikti. Tā kā maz neliekās, bet rezultātiem vēl skatāmies.
241 ņūtons. Jā, tas ir tas, kas startā te notiekās. Un 159 ir. Nu, es godīgi sakot, apmēram tik arī gaidīju, plus mīnus. Man ņūtoni patīk. Ņūtoni ir iespaidīgi un ņūtons. Es tūlīt tās pārkalibrēšu stendu, lai varētu redzēt no mazākiem apgriezieniem. Vēl uztaisīsim 3 ransa 0,8. Nu, un tad sāksim spēlēties ar aizdedzi, ar boost. Tā, maucam. Stāvēt augā un tā.
te ir redzams tonna ar ņūtoniem. Nu, pa lielam 440 ņūtoni. Mums ir pie 2200 apmēram. Un, nu, protams, tad krītās lejā. Un dzirgi mums ir tie paši, nu, plus mīnus gandrīz 160, 5 štukas pa lielam ir redlines. Nu, ko? Pagriezīs bišķīt aizdedz, no sākuma paskatīsies, kas tur notiek, nu, un tad ķersiet klāt būstam. Tā, aizdedzi pagriezt bišķīt vēlāk tagad. Nu, skatīsies, kas notiksies, ko rādīt. Nē, kas mums te? Opā, akumulātors. Lādēšana. What the hell? Jāiet pēc krokodīļiem. Labi. Tā, nezinu, kaut kas aķītim bija sagājis postā. Uzliekām aķīti, aizdedzi sagriezt diezgan āgri, dzirdi. Kraukšs ritīgs. Izrādās, jā, bišķīt pārteicos, laikam iepriekš es teicu, ka griez vēlāk, griez ātrāk, bet tagad tikai ātrāk, respektīvi iepriekš bija vēlāk. Ko malcam, skatāmies? Jā, bišķi aizdedz, tad sagriežam apakaļ un, kas saka, dabūdam atpakaļ tos pašus zirgus, kas bija, tad mēģinam atkal. Tipa pusītim tā lieta, kad sūkim reāli nav uz jāiztur. Nu, ir paņemam atšāvi vaļā sadalens skrienulu un regulējam kā vajag. Tas ir magic. Nu, nevis 1.9. 1.9 tā nevar. Tā. Šitā tik vienkārši. Nē, es nenodīšu 1.9, nē, nekādā gadījumā. Bet, nu jā, kādam zinām savs nianses. Jā, labi. Nu, braukām. Jā, vēl baigi gribētu saprast, kāpēc tas būs šitā uzlec un nokrīt. Bet nu labi. To mēs tiks galā. Es domāju, tas ir vairāk tā feature, tāpēc, ka tas Westgates tiek turēts vienkārši ar atspērt. Nu, jāmēģina viņu noštopēt. Nu, teiksim, jāliek šito te virsū kaut kādu aktuātoru, jo nu atspērt viņu uz atgāzēm viņi darbojās, respektīvi klapīt. Atgāzes spiež vaļā, varētu būt, ka viņš no sākuma uzlec un pēc tam nokrīt, nu, tas normāli, bet nu to piestrādās. Man tāds aizdoms, kad ātrumkārbe ir vēl bišķi īsāka.
man liekas, maksimālais ātrums ar 4. ātrumu ir kaut 120. Maz, bet labi, pēc tam pamēģināsim, pastīsimies, ko 5. dara. Tā, labi, kas mums te ir? Solīdi, bišķi jāpagriež vēl atpakaļ, lai dabūtu tos tuvu 160 zirgiem. Mums ir 155 zirgi no, palielam, jā, 2800 kaut kas tāds. 155 zirgi un Newtonu, nē, man Newtonu patīk, jā. Mums jau, teiksim, pie 1500 ir 340 Newtonu. Nu, tas nav slikti, tas ir kviks pulcītis. Tā, labi, griežam aiztēc apakaļ. Jā, es tagad griezu vēl bišķi apakaļ. Bišķi vēl jāpagriež apakaļ, jā. Nedaudz vēlāk. Tas izslēdzam ventilātoru. Ies pagriezīs. Izbraucam vēl vienu randu, dabūdam apakaļ jaudu. Un tad pieslēgsies pie boost. Vismaz iepūtīsim, es domāju, šodien mēģinās sapūst vismaz 1,5 bāri. Un, jā, tad ir jāsakārto to aspektu padarīšanu, to Westgate. Un tad redzēs, jā, kā viņš tur regulēsies. Minimāli pagriežam, cerams, ka ne uz negatīvo pusi. Un apjūk. Malta varētu. Šausmīgi neparocīgi, kaut kā bieži vien es varu trāpīt 5. ātrumā. Kaut kas ar kulis tur, kolhos kulis sūdīgi strādā, bet tas nekas. Tas ir budžeta aparāts, kas beigās pārto vienalga lielā budžetā. Tas jau bija otrais. Atstāsim zirgus, pazaudēsim nedaudz Newtons. Tā kā pagriezīs bišķi apakaļ. Tas. Vēl viens rans, tad ķeramies pie boost. Reduktori noteikti diezgan garāk maksimāli.
labi, kā ir, tā ir. Kas mums te ir 416 Newton, 155 zirgi. Blīn, jāgriež jāpakaļ. Nebūs labi šitā. 155, 156. Jā, bišķīt var pagriezt apakaļ. Newtons pazaudēja. Jā, labi, uzliksim boost regulātoru. Pagaidām nostopē. Tā aizdedz bišķi pagriezt uz priekšu. Agrāk. Nu, skatīsimies, ja cipari krītās, pagriezīsim apakaļ. Respektīvi dabūsim kaut kādu vidēju aritmētisku. Ko laižam. Diezgan, ka tajā to būsti kaut kāds bišķīt vatafaks. Es tur esmu ar atsperi noslogojis mazo turbīnu. Nu, vienkārši reāli atsperi kā tādu. Viņi tur ir sūdz bišķīt aiz, bet galā tas būs nostājās. Ko, maucam? Nē, mēs esam pazaudējuši jau diezgan. Es bišķi samelojis, ap pāru noturās. Plus mīnus. Jā, tu līdās. Izstās, ka viss slikti jāgriež uz otru pusi. Mums 156. Nefigā, mums ir Newton auguši klāt. Baigi interesanti. Bet mums ir pazudis. Mums ir pazudis gals, jā. Pa lielam Newton ir uzauguši. Reku var redzēt 467, bet gala nav. Nu, labi, tos Newtons sākumā tas ir ok, bet galā viņi vispār pazūd. Jā, no good. Labi, griežam apakaļ. Tā, boost regulators. Iepūsts, es nezinu, cik ir, tūlīt tās izbrauksim, bet ir radusies kaut kāda problēma. Es te pāris runas iepriekš patestēju. Kaut kas nav, apgriezieni krītās. Īsti es vairs tas 5000 nevar dabūt. Man tāds aizdoms, ka degvielas filtrs ir aizgājis ciet, jo šausmīgi forši uzceļ no sākuma un pēc tam krīt pa kalnu lejā. Bet, kas saka, šodien video pabeigsim ar to. Izbrauks vienu rādu, pastīsies, kas notiek, un tad noliks punktus uz īvu, un tad izgāzīs bišķi pa trasi. Un to filtru problēmu to šodien, kad nevar atrisināt, jo filtru nav. Nevar, žēl, ka nevar pašs apgrieziens dabūt, bet kas ir, tas ir. Spiediens mums bija, turbīnas spiediens bija kaut kas ap 1,5 bāra aptuveni. Viņš lēkā, bet tas viss tik ņā. Un es nedabūtu izgriezt līdz galam. Galājuši tur mirst nost. Bet mums ir Newtoni. Normāli. Mums ir 162 zirgi un 491 Newtons. Pie 162 zirgiem 491 Newtons. Tas ir monstrs. Tas ir Newton mums ir 490 Newton pie 2100 apgriezieni. Tas ir tas compound prikols. Diezgan, kad vēl varētu sadalēt pagrozīt turp šurp. Ar to aizdedz laikam es esmu izspēlējies, tur nekāda jēga nav. Un palielam tas arī viss. Jātiek galā tām lietām. Un tad jāuztais vēl kāds rāns. Bet, kas saka, ieskats visā tajā ir. Tas ir tas, ko es gribēju. Newtoni vesela tonna. Griez mums ir, kas sakot, šitā. Un pa zirgiem, jā, 162.
bija viens labs rans, bet tur jau var sākt kaut kāds sūds taisīt. Un mums bija iepūsts tie paši pusotras bārs, 171 zirgs, ko redzēt. 171 zirgs, tad tās noslāpēšu. Zirgs un tā, tad paslēgsim grafiku. Jā. 171 zirga, 458 ņūtoni. Un tik arī zirgi. Jā, kaut kas te nav ritīgi, jo šitā nevajadzētu būt, jo pirmie rāni bija tādi, kas ir taisni, un, kas saka, tie zirgi laik stāvēja ņūtoni krītās, tas ir normāli. Tā kā jā, uz steinu mocīties esam pabeiguši, nu ko, izgāžam vienu viķeri, kas saka, lai nu tas filtrs tur ir ciet, pofigi, nu, pabrauksim, pastīsimies. Juhu! Ko pagāzīs pa trasi? Višķi man stūrs pastiprinātājs čakarējās, rēki jāmaina. Bet, nu, pabraukt varēs. Mums ir peļķes, blin.